Beigās Rīgas doma apstiprināja jau līdzīga nosaukuma saistošos noteikumus par sabiedriskā transporta lietošanu Rīgā. Par šiem noteikumiem tika saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, kurā tika lūgts precizēt atsevišķus noteikumu punktus. Šajā sakarā Rīgas domē notika tikšanās ar ministrijas pārstāvu, kurā tika apspriest šie viņu iesniegtie iebildumi, un rezultātā tika sagatavota šobrīd iesniegtā izskatīšanai saistošo noteikumu redakcija. Būtiski izmaiņu nav, aicinātu balstīt. Kolēģi, lūdzu jautājumu. Darbert mums lūdzu. Godīgi sakot, cik rīcinieki jūs domājat izlasīs šitos 40 paragrāfus, kas ir atļauts, kas nav atļauts, kas ir aizliegts un par ko būs sodā? Kāda cerība jums ir? 10%? Tādas prognozes, protams, man nav, kā par jebkuru normatīvu aktu, bet šī gadījumā šis normatīvais akts tiks izlikts, vismaz tā būtība tiks izlikta katrā sabiedriskā transportā. Vai jūs nevarētu, teiksim, transportā ielikt kaut kādu saīsinātu versiju, ko cilvēks sēdētājums var tur pāris minūtēs izlasīt un saprast? Pilnībā jums piekrītu, pārvadātāju pienākums ir izvietot sabiedriskajā transportā būtiskākos normatīvus. Ne tikai no šiem saistošiem noteikumiem, tur būs arī no ministru kabineta noteikumiem. Fulkums, lūdzu. Es jau toreiz prognozēju, ka Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija šos noteikumus atsūtīs atpakaļ, un tas ir noticis, bet paskaidrojiet, kāpēc, kas tur bija pa iemeslu. Jūs teicāt, jūs tādā nepaskaidrojat precīzi, kāpēc viņi atsūtīja atpakaļ šos noteikumus. Būtiskākais iebildums bija par to, ka Vides aizsardzības reģionālā attīstības ministrija uzskatīja to, ka principā domas pilnvarota persona nedrīkst aizturēt pasažierus un uzlikt administratīvas sodus. Respektīvi, runa ir par biļešu kontroli. Izrunājot šo te jautājumu, sniedzot mūsu paskaidrojumus, Vides ministrija piekrita tam, ka šobrīd normatīvi akti paredz, ka no augusta sabiedriskajā transportā tiks piemēroti līgumsodi. Šī problēma izskatīs pat no sevis. Līdz ar to ir iestrādāts pārējais normatīvs par to, ka šī administratīvā soda piemērošana tiks pielietota līdz līgumsoda spēkā stāšanās brīdī. Tas būtu viens. Otrs punkts bija par terminu lietošanu, respektīvi mums bija iestrādāts termins no invaliditātes likuma par personu funkcionēšanas traucējumiem, tad ministrija uzskatīja, ka nepieciešams pielietot citu likumu terminoloģiju. Šī ziņā mēs piekritām, jo pēc būtības nemainās pilnīgi nekas. Trešais jautājums bija, kad ministrija bija uzskatījusi, ka normas, kas noteiktas noteikumos par gadījumos, kad biļete netiek, respektīvi validētājs, netiek validēts brauciens, kad sanāktu tā, ka pasažieris maksā divreiz, kas gluži vienkārši nav iespējams. Un tas tika paskaidrots, jo tikai ar validācijas brīdi, tad reāli pasažieris var samaksāt. Divreiz samaksāt viņš nevarētu. Bet par šo trešo, ko jūs minējāt, ministrija piekritusi tagad šim variantam, jo jūs jau teicāt, ka nekāds aploģis jau nav. Pēc būtības vēl nav, jā, jau mēs izskaidrojam šo situāciju un vismaz ministrijas pārstāvis, kas ir rakstījis atzīmēm piekrīt. Bet rakstis tas neko nav? Nē, rakstis tas nav, ne. Un arī nebūs, tas būs tikai pēc tam, kad ministrijas sniegs atzīmēm. Šobrīd tā kā mums būtu jātic jums, ka tas ir motiski šī saskaņošana bija. Rakstis mēs iepriekš nevaram nemaz dabūt no ministrijas iepriekš atzīmēm. Un toreiz kolēģis Riņķos bija nokavējis par 3 minūtēm, es atceros šo iesniegumu ar savu priekšlikumu, un tika pārkāpts pašvaldības nolikums, netika izskatīts viņa deputāta priekšlikums, bet prezidijā sēdošie kungi toreiz teica, ka satiksmes un transporta lietu komitejā šis priekšlikums tiks izskatīts, un tas ir fiksēts arī sēdes protokolā, bet tā arī netika tas izskatīts komitejā. Jums ir kaut kāds komentārs par to? Ja vienīgi tas, ka komitejā tiks skatīts noteikumi no projekta kopumā.
Jā, tad, kad ministrija jau bija atgriezus atpakaļ. Tieši tā. Bet ne šo priekšlikumu kā tādu neskatīju. Nu, man liekas, atsevišķu priekšlikumu neskatīt, bet tiek skatīts kopumā, protams, izsaredzīts. Protams, to jau tādā neskatīju. Vienā komitejā jautājumu jāizsaka. Paldies. Paldies, Nitrunkungs, lūdzu. Sakiet, mums par to paaugstinātās servisa pārvadājumu. No kurienes tāds termins nākas tāda? Jau elektronistība doma? Negluži. Šis termins nāk no ministru kabineta noteikumos noteiktajiem normām, kas varbūt tās nav plaši aprakstīts, bet ir gan ministru kabineta noteikumos numur 843 minēts šīs te paaugstinātas servisa pārvadājumi. Tāpat tās arī ministru kabineta noteikumos 1226 arī šāda veida pārvadājumi ir minēti. Nu, protams, doma ir attīstīt tālāk šos noteikumus.